Sveiki, sākšu ar to, ka tev nekas nav jāiedomājas, ne sava situācija, ne jāizvēlas kāds akmentiņš, lai noskaidrotu nākotni. Tu vari būt pilnībā pārliecināta, ka viss, kas tev nepieciešams, ir taro kārtis. Es ticu, ka tu pati vari izlikt vienkārši 2 kāršu klājumu un interpretēt to nozīmi. Lai tev būtu vieglāk, es modelēšu situāciju un izvilkšu 2 taro kārtis. Pēc tam aplūkosim, kā tās nolasāmas atkarībā no secības, kādā tās izkārtotas. Es pievērsīšos tam, kā mainās interpretācija, ja kāršu secība tiek mainīta. Tā būs neliela taro meistarklase, kurā tu pat kļūsi par tarologu. Atceries, nevajag būt naivai un domāt, ka kāds cits var precīzi izlikt kārtas YouTube kanālā pēc akmentiņa varianta par tevi un tavu situāciju. Īpaši tad, ja viņš pat nepazīst tavu enerģiju un nepieslēdzas tavām reālajām emocijām un notikumiem. Tomēr suģestijai tu vari sevi pakļaut ļoti viegli, ja ļaujies tam, ko kāds pasaka. Tāpēc daudz vērtīgāk ir izzināt taro pasauli pašai un iemācīties interpretēt kārtis. Nu ko, sākam ar pirmo situāciju. Pirmajā modelētajā situācijā es izvilkšu 2 taro kārtis un apskatīsim, ko tās varētu nozīmēt. Turklāt katrai situācijai aplūkosim vismaz 3 variantus un analizēsim, kā mainītos stāsts atkarībā no kāršu secības. Tas palīdzēs izprast taro dziļumu un to, kā dažādu kāršu savstarpējā miedarbība veido unikālu vēstījumu. Es apsolos kārtas interpretēt ļoti vienkārši un kodolīgi, izmantojot tikai pamata atslēgas nozīmes, lai tu vari visam izsekot līdzi. Izvēloties šādu pieeju, tu izvairīsies no suģestijas un attīstīsi savu intuīciju. Sāksim! Amanda ir 28 gadus veca māksliniece, kura tikko pārcēlusies uz lielpilsētu, lai īstenotu savu sapni, atvērt savu mākslas galeriju. Viņa ir atstājusi aiz muguras dzimto pilsētu, kur viss bija pazīstams un drošs, un ieguldījusi visu savu uzkrājumu, lai īrētu nelielu telpu centrā. Tomēr dzīve lielpilsētā nav tik vienkārša, kā Amanda bija iedomājusies. Viņai ir jārisina ne tikai finansiālas grūtības, bet arī jāizveido sava reputācija mākslas pasaulē. Amanda bieži sev jautā, vai viņa ir izvēlējusies pareizo ceļu. Vienā no vēliem vakariem, kad galerija ir tukša un klusums pārņem telpu, Amanda izvelk savu taro kāršu komplektu un uzdod jautājumu: vai es spēšu veiksmīgi izveidot savu galeriju un radīt stabilu nākotni šajā pilsētā? Izvelkot kārtis, parādās 2 – fortūnas rats un pakārtais. Apskatīsim, ko šīs kārtis varētu nozīmēt šajā kontekstā atkarībā no to secības. Fortūnas rats 1. vietā, pakārtais 2. vietā. Ja pirmā ir fortūnas rats, tas norāda, ka situācija ir mainīga un atkarīga no likteņa gribas. Šī kārta simbolizē cikliskumu un pārmaiņas. Amanda atrodas ceļā, kur liktenis viņai var piedāvāt gan iespējas, gan izaicinājumus. Fortūnas rats atgādina, ka viņai jābūt gatavai izmantot labvēlīgos brīžus, jo tie var būt īslaicīgi. Kad otrā kārts ir pakārtais, tā sniedz papildu nozīmi. Amanda var sasniegt savus mērķus, bet viņai būs jāpielāgojas un jāmaina perspektīva. Šī kārta aicina pieņemt pauzi un pārdomāt, kas ir patiešām svarīgi, pirms rīkoties tālāk. Fortūnas rats 1. pozīcijā uzsver, ka Amandas nākotne būs atkarīga no viņas spējas atpazīt un izmantot labvēlīgos brīžus. Pakārtais mudina viņu pieņemt, ka daži šķēršļi prasīs pacietību un pielāgošanos. Pakārtais 1. vietā, fortūnas rats 2. vietā. Ja pirmā ir pakārtais, situācija sākas ar nepieciešamību mainīt skatījumu. Amanda var justies iesprostota vai apšaubīt savus lēmumus, taču šī kārts norāda, ka viņai nepieciešams pieņemt pauzi un pārdomāt. Tas ir aicinājums apstāties un pārskatīt savas prioritātes un stratēģijas. Kad otrā kārts ir fortūnas rats, tā piedāvā cerību un uzsver, ka, lai gan situācija pašlaik var būt sarežģīta, liktenis piedāvās jaunas iespējas. Amanda tiek aicināta saglabāt ticību un būt gatavai izmantot šīs iespējas, kad tās parādās. Pakārtais 1. pozīcijā uzsver, ka pašreizējais laiks ir paredzēts refleksijai un iekšējām pārmaiņām. Savukārt fortūnas rats norāda, ka pēc šīs pauzes nāks jaunas iespējas un pagriezieni. Secinājumi un atšķirības starp secībām. Fortūnas rats 1. vietā, pakārtais 2. vietā.
Šī kombinācija uzsver, ka Amandas panākumi lielā mērā ir atkarīgi no ārējiem apstākļiem, kuriem viņa spēj pielāgoties. Fortūnas rats simbolizē iespējas un pagrieziena punktus, bet pakārtais liek apzināties, ka ceļā uz mērķu sasniegšanu bieži ir nepieciešama pacietība un perspektīvas maiņa. Amanda tiek aicināta ne tikai izmantot piedāvātās iespējas, bet arī spēt apstāties un pārdomāt savas stratēģijas, lai tiktu galā ar šķēršļiem. Pakārtais pirmajā vietā, Fortūnas rats otrajā vietā. Šajā gadījumā uzsvars tiek likts uz Amandas iekšējo izaugsmi un personīgo transformāciju. Pakārtais norāda, ka viņai vispirms ir jāapstājas un jāizvērtē savas prioritātes, lai spētu pieņemt svarīgus lēmumus. Fortūnas rats piedāvā cerību un norāda, ka likteņa iespējas sekos tikai tad, ja Amanda būs gatava pieņemt jaunus izaicinājumus ar atjaunotu skatījumu uz situāciju. Šī kombinācija liecina, ka iekšējā harmonija ir atslēga veiksmīgai virzībai uz priekšu. Tagad apskatīsim, ko Amanda varētu saprast, ja viņai parādās imperatora un velns. Šīs kārtas piedāvā vēl dziļāku ieskatu viņas situācijā. Imperatora pirmajā vietā, velns otrajā vietā. Ja pirmā kārts ir imperatora, tā norāda uz radošumu un pārpilnības enerģiju. Šī kārta simbolizē auglību, ideju attīstību un spēju radīt ko nozīmīgu. Amandas kontekstā imperatora liecina, ka viņa ir iesākusi savu ceļu ar pozitīvu enerģiju un ka viņai ir potenciāls veiksmīgi attīstīt savu galeriju. Tā norāda uz spēcīgu saikni ar viņas radošo pusi un spēju pildīt savus mērķus. Kad otrajā vietā ir velns, tas norāda uz iespējamām piesaistēm, ierobežojumiem vai atkarībām, kas var traucēt Amandas progresu. Šī kārts brīdina, ka, lai gan viņa ir uz pareizā ceļa, viņai jāuzmanās no ieradumiem vai ārējiem apstākļiem, kas varētu apdraudēt viņas brīvību vai radošumu. Interpretāciju. Imperatora pirmajā vietā liek uzsvaru uz Amandas radošo potenciālu un ideju pārpilnību, taču velns otrajā vietā norāda, ka šis potenciāls var tikt ierobežots, ja Amanda ļausies negatīvām ietekmēm vai kļūs pārlieku atkarīga no ārējiem faktoriem, piemēram, finansiālā spiediena vai citu cilvēku viedokļa. Velns pirmajā vietā, imperatora otrajā vietā. Ja pirmā kārts ir velns, tas norāda, ka Amandas situācijas pamatā ir ierobežojumi vai apsaistības, kas kavē viņas progresu. Velns simbolizē spiedienu, kas var rasties no iekšējām bailēm vai ārējiem apstākļiem, kas liek viņai justies iesprostotai. Kad otrā kārts ir imperatore, tā piedāvā risinājumu. Tā liecina, ka Amanda var pārvarēt šos šķēršļus, izmantojot savu radošumu un spēju radīt harmoniju. Šī kārts norāda, ka viņa var atrast ceļu uz priekšu, ja spēs atbrīvoties no ierobežojumiem un pievērsties savam potenciālam. Interpretācija. Velns pirmajā vietā uzsver Amandas pašreizējos šķēršļus un ierobežojumus, bet imperatora otrajā vietā piedāvā cerību un risinājumu. Tas nozīmē, ka viņai ir jāatpazīst un jāatbrīvojas no tām lietām, kas viņu kavē, lai pilnībā izmantotu savu radošo spēku. Salīdzinājums secībām. Imperatore pirmajā vietā, velns otrajā vietā. Šī kombinācija liek uzsvaru uz Amandas radošo potenciālu un spēju attīstīt savas idejas, taču tajā pat laikā brīdina par iespējamajiem ierobežojumiem. Jautājuma kontekstā tas nozīmē, ka Amanda ir uz pareizā ceļa un visticamāk sasniegs savus mērķus, ja viņa būs uzmanīga un izvairīsies no situācijām vai ieradumiem, kas var radīt emocionālu vai finansiālu atkarību. Tas ir aicinājums apzināties savas prioritātes un nepieļaut, ka ārējie faktori ietekmē viņas radošo plūsmu. Velns pirmajā vietā, imperatora otrajā vietā. Šajā gadījumā galvenais uzsvars tiek likts uz ierobežojumiem un iekšējām bailēm, kas kavē Amandu virzīties uz priekšu. Jautājuma kontekstā tas norāda, ka viņai ir jāatpazīst, kas tieši rada šādu iesprostotības sajūtu. Vai tie ir finansiālie spiedieni, bailes no neveiksmes vai ārēja ietekme. Imperatora otrajā vietā parāda, ka Amanda spēs pārvarēt šķēršļus, ja koncentrēsies uz savu radošo potenciālu un izmantos savas prasmes un enerģiju, lai atrastu ceļu uz stabilitāti un izaugsmi. Tas ir aicinājums uzticēties sev un savām spējām radīt nozīmīgas pārmaiņas.
Tagad apskatīsim, ko Amanda varētu saprast, ja viņa ir izvilkusi arkānu taisnīgums un mēnesis. Šīs kārtas sniedz vēl dziļāku ieskatu viņas ceļā un lēmumos. Taisnīgums pirmajā vietā, mēnesis otrajā vietā. Ja pirmā kārts ir taisnīgums, tā norāda, ka Amanda ir situācijā, kurā izšķiroša nozīme ir godīgumam, līdzsvaram un atbildībai. Šī kārts aicina viņu izvērtēt savas darbības un lēmumus, lai pārliecinātos, ka tie ir saskaņā ar viņas vērtībām un ilgtspējīgiem mērķiem. Tā liecina, ka Amanda iespējams stāv uz svarīga lēmuma sliekšņa, kas prasīs pilnīgu pārdomātību un skaidrību. Kad otrajā vietā ir mēnesis, tas norāda, ka, lai arī godīgums un pārdomas ir svarīgas, situācijā ir elementi, kas var būt neskaidri vai maldinoši. Šī kārts liecina, ka Amanda var saskarties ar neskaidrībām vai intuīcijas trūkumu, un tādēļ viņai jāuzticas savām sajūtām un jābūt piesardzīgai, pieņemot galīgo lēmumu. Interpretācija. Taisnīgums pirmajā vietā norāda, ka Amanda tiek aicināta rīkoties atbildīgi un pievērsties patiesībai, taču mēnesis otrajā vietā brīdina, ka viņas ceļā var būt neskaidrības, kurām nepieciešams īpaši pievērst uzmanību. Šajā kombinācijā Amanda tiek mudināta meklēt līdzsvaru starp racionālu analīzi un iekšējās intuīcijas balss klausīšanos. Mēnesis pirmajā vietā, taisnīgums otrajā vietā. Ja pirmā kārts ir mēnesis, situācija sākas ar neskaidrību, apjukumu vai emociju pārpilnību. Šī kārts norāda, ka Amanda var justies nedroša vai nespēt pilnībā izprast situāciju. Tā liecina par nepieciešamību pievērsties iekšējām sajūtām un intuīcijai, lai atklātu patiesību. Kad otrajā vietā ir taisnīgums, tas parāda, ka Amanda, neskatoties uz sākotnējo apjukumu, spēs atrast skaidrību un līdzsvaru, ja viņa pievērsīsies patiesības un godīguma principiem. Taisnīgums piedāvā atrisinājumu un norāda, ka, ja Amanda izturēs atbildīgi un pārdomāti, viņa spēs pārvarēt mēnesis radītās neskaidrības. Interpretācija. Mēnesis pirmajā vietā uzsver emocionālos un neskaidros elementus situācijā. Savukārt, taisnīgums otrajā vietā norāda, ka šī neskaidrība var tikt atrisināta, ja Amanda pievērsīsies patiesībai un rīkosies atbildīgi. Šī kombinācija mudina viņu apvienot intuīciju ar loģisku domāšanu, lai pieņemtu līdzsvarotus lēmumus. Salīdzinājums starp secībām. Taisnīgums pirmajā vietā, mēnesis otrajā vietā. Uzsvars tiek likts uz skaidrību un atbildību, kā sākotnējo pieeju, taču Amanda tiek brīdināta, ka situācija var būt sarežģītāka nekā sākumā šķiet. Viņai jābūt uzmanīgai pret detaļām, kas varētu būt neskaidras. Mēnesis pirmajā vietā, taisnīgums otrajā vietā. Šajā gadījumā sākotnējā neskaidrība var radīt izaicinājumus, taču Amanda galu galā var atrast skaidrību un līdzsvaru, ja uzturēsies godīgi pret sevi un citiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un iedziļinājāties šajos 3 piemēros, kas atklāja Amanda ceļojumu un dažādo taro kāršu interpretācijas iespējas.